piemēram, ja man ir jābrauc uz Rīgu, es ļoti labprāt izvēlos braukt ar vilcienu, nevis ar mašīnu. Man tas šķiet ērtāk tiešām, ja tīri pa centru kaut kur jāpārvietojās. Es labprāt braucu ar vilcienu un eju tālāk ar kājām. Tā kā man tas tiešām liekas ļoti ērti. Lai uzlabotu sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti, ar Eiropas fondu līdzfinansējumu Latvija iegādājusies jaunus un mūsdienīgus elektrovilcienus. Kad šie jaunie, skaistie vilcieni sāks kursēt? Ir plānots, ka vilcienus sāks piegādāt pasažieru vilcienam nākamā gada sākumā. Vilcieni kursēs visās jau šobrīd esošajās elektrovilcienu līnijās, tas nozīmē Skulte, Aizkraukle, Jelgava, Tukums. Un kas ir tāds atšķirīgs no iepriekšējiem vilcieniem? Kas ir tāds labāks šajos vilcienos? Vai, ziniet, te gandrīz gribās teikt, veram durvis vaļā un kāpjam iekšā. Skaidrs ir tas, ko mēs jau redzam, ka vilciens ir 109 metrus garš, sastāv no 4 vagoniem, ir 436 sēdvietas. Līdz nākamā gada beigām tiks izbūvētas paaugstinātās platformas 48 stacijās Latvijā, lai iekāpšana vilcienā būtu ērta ikvienam vilciena pasažierim. Tas, ko mēs arī uzreiz redzam, kad ir plašākas durvis, kas ērti atverās. Protams, ir arī lielāks vilciena ātrums, ir ērti, ergonomiski pielāgoti sēdekļi, ir klimata kontrole, Wi-Fi, ir rozetes zem krēsliem, lai būtu ērti lietot dators. Tātad viena līmeņa iekāpšana nozīmē to, ka mēs varam ērti iekāpt. Tas, pie kā būs arī mūsu cilvēkiem jāpierod, ir šis validators, kur cilvēks pats varēs jau validēt savu biļetīti. Līdz ar to, protams, arī mainīsies mūsu šī brīža konduktoru kontrolieru loma, jo viņi vairāk būs kā pavadoņi. Ir kontaktiņi, lai cilvēki varētu pieslēgt savas elektroierīces, datorus vai kaut vai arī uzlādēt telefonu, pārvietojoties ar elektrovilcienu. Vilcienā ir gan katrā galvas vagons, tas ir pirmais, ir labierīcības, kas ir piemērotas arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Tur ir arī vieta, kur pārtīt mazuļus un būtībā, ir būtisks uzlabojums. Šie vilcieni, tāds, ko es tikko redzēju, ir ļoti ērts, ļoti ērta iekāpšana un man pašai ļoti patika tas, ka ir iespējams uzlādēt telefonu vai jebkādu citu ierīci, ka ir klimata kontrole, ka, piemēram, karstā vasarā nebūs jāvar vaļā logi. Un cik bieži kursēs šie vilcieni? Plānots, ka tad, kad tiks piegādāti visi vilcieni, tad tiks ieviests intervāla grafiks, kas nozīmē ik pēc 15–20 minūtēm tajās stundās, kas ir pieprasītākās, proti rīta stundas, kad daudz dodās uz darbu, uz mācībām, un vakarā pēcpusdienā, kad dodās māju. Cilvēkiem tiešām būs patīkamāk braukt ar sabiedrisko transportu. Es domāju, ka tas arī cilvēkus, tos, kurus ikdienā varbūt nelieto vilcienu, pamudinās, un viņi varbūt sapratīs, tiešām ir ērti un ir forši. Es domāju, ka tas varētu būt, ka tiešām cilvēki vairāk izmantos vilcienus.